Vēsturei jābūt kā cietoksnim, uz ko balstīties valstī. Un šodien no šīs zinātnes jau prasa ne tikai vēstures pētīšanu un skatīšanos pagātnē, bet spēju arī analizēt, skaidrot notiekošo un vadoties no tā arī paredzēt nākotni. Par vēstures un vēsturnieku lomu un to jaunākajiem pētījumiem un atklājumiem šajās dienās Daugavpilī spriež paši vēsturnieki, kas tur pulcējušies uz Daugavpils Universitātes humanitārās fakultātes 60 gadu jubileju veltītajiem starptautiskajiem zinātniskajiem lasījumiem. Plašāk mūsu Latgales novada korespondents Silvijas Smagars ierakstā. Uz Daugavpilī notiekošiem humanitārās fakultātes 60 gadu jubileja veltītiem starptautiskajiem zinātniskajiem lasījumiem sabraukuši pāri par 200 zinātnieku no 12 pasaules valstīm. Vistālākie viesi vēsturniekiem atzīst Daugavpils Universitātes vēsturniece, Mutvārdu vēstures centra vadītāja Irēna Saliniece. Kopš 98. gada šie kādreiz tikai katedras cilvēku sajieti, apspriest savas zinātniskās tēmas, pētījumu rezultātus, ir pārvērtušies par starptautiskajiem. Katru janvāri katrs no konferences ilgadējiem dalībniekiem zina, ka šeit notiks nopietna saruna par to, ko mēs visi visvairāk mīlam, par vēsturi. Un tā būs profesionāļu saruna. Tā nebūs vienkārši paterzēšana, bet ļoti brīžiem pat asa, bet parasti ļoti tādā saprotoša un rosinoša diskusija. I come every year to this conference. There are always very interesting subjects being discussed. Rietuma Anglijas Universitātes profesors Džefrijs Sveins ir ilgadējs un aktīvs šī pasākuma dalībnieks, un to vērtē kā vēsturniekiem ļoti saistošu un izzinošu. Viņa teiktu atstās Irēna Saliniece. Šogad, piemēram, ļoti interesanti, ka sakrīt tēmas vienai kolēģei no Baltkrievijas un profesoram Sveinam nacionālais komunisms, tikai profesora tēma ir saistīta ar Latviju, bet tur runa ir par Baltkrievijas situāciju šajā pašā laikā. オーラルヒストリーの一番面白い点は一言で言えないみんな本当に一人一人の Vēstures pētniece no Japānas Sanami Takahashi ir tālākā šīs konferences viešņa. Turklāt tajā piedalās jau 3. gadu pēc kārtas. Daugavpils Universitātes rīkotā konference pulcēja vēsturnieks no daudzām pasaules malām, un tajā apspriež dažādas vēstures problēmas plašās un atvērtās diskusijās, kas man arī šķiet ļoti interesanti. Sanami Takahashi visvairāk pārsteigta tieši par Daugavpils Mutvārdu centru un tā veikumu. Mutvārdu centrs darbojas jau 10 gadus, un šajā laikā savākts tūkstošiem interviju ar apkaimes cilvēkiem, un dzīves stāsti ir tik dažādi. Un no šīm liecībām, kas ir svarīgas, tad arī veidojas vēsture. Šīs konferences laikā vēsturnieki dalās pieredze un jaunatklājumos, gan arī spriež par vēstures un vēsturnieku nozīmi. Turpina Sandra Grigrevičuite no kaimiņu valsts Lietuvas Viļņas. Man šķiet, ka vēsturei ir jābūt kā cietoksnim, uz kura valstīm atspērties. Un tieši vēsturnieki ir tas pamats, ko nespēja aizvietot neviena cita specialitāte. Mūsu vēsturnieku uzdevums un atbildība ir liela. Mēs esam par morāli vēsturē un morāli politikā. Jo, ja politika neiet kopsolī ar vēsturi, tad tā iet to ceļu, kā nu savulaik gājusi visa Eiropa kopā ar Hitleru un Staļinu. Vēsturniece no Ukrainas Ruslana Mariņuka, kurai šī konference ir iespēja klātienē iepazīt mūsu valstu un vēsturi, atzīst, ka šodien vēstures loma tikai pieaug. Šodien no mums vēsturniekiem jau tiek prasīta ne tikai vēstures pētniecība, nereti mums nākas vairāk skaidrot, pat būt par tiesnešiem daudzos politiskos procesos, arī izvērtējot valsts vīru darbību. Jo vēsture ir tā zinātne, kas nevien skatās pagātnē, bet kurai jau jāspēj paredzēt arī nākotne. Kopīgas tikšanās, doma un faktu apmaiņas tikai stiprina vēsturi, bagātina, to uzsver paši vēsturnieki, kas no tā gūst jaunas idejas savam darbam un ieceri pulcēties vienkalpus vēlreiz, lai šo sarunu par vēsturi un iesāktās diskusijas turpinātu, jo bez pagātnes, kā zināms, nav arī nākotnes. Silvija Smagara, Latvijas Radio Latgalē. 6:49.